Čau! Šodien parunāsim par pašu vienkāršāko Bernete šujmašīnu Bernete 7Go 1. Tā arī ir viņa tik vienkārša un forša, kad ņem un šuj. Paskatīsimies tagad tuvāk, kas viņā ietilpst. Pati šujmašīnīte sava izmēra ziņā nav tā pati lielākā, līdz ar to tu vari viņu kompakti salikt vietā, ja nešuj katru dienu, vai arī ņem viņu ceļojumā, varbūt tās arī piemērot ideāli iesācējiem, vai arī, ja tu vadi kaut kādas šūšanas meistarklases, man liekas, ļoti kompakta, vienkārša, bet tajā pat laikā izturīga šujmašīnīte. Viņa ir pilnībā mehāniskā, un viņai ļoti vienkārši ir tā vadība, kas man patīk. Ir vairākas te šuvju veidiņi, ir pogcaurumi 4 pakāpju, taisnais dūriens, zigzagi, apakšveļu vari smuki šūt, tādi overloka dūrieni, slēptie dūrieni, šuvju garuma vienkārši regulējas, sprieguma noteikti arī, un kas man ļoti patīk, kas daudzām vienkāršākajām šujmašīnām nav, šis ir tas spiediens uz pēdiņu, līdz ar to, ja tu šuj kaut kādu elastīgāku audumiņu, tu, lai neizstieps, tu viņu var palaist vaļā. Atpakaļgaitas, ļoti vienkārši pieturi un šūs uz atpakaļu. Tad ir šis te forša lietiņa, kas nekā pavisam absolūti mazs nieciņš, ir šis te lineālīts, jo, ja tu šuj kaut kādas lietiņas, tad ļoti ātri tā čik pieliec, perfekts garums. Ņemās no šī te kastīte, kurā ir ievietoti pēdiņas. Tās apskatīsim bišķiņ vēlāk. Kuģītis ir vertikālais, ļoti smuki noņemās, var arī ieļot. Un ir, šī te šaurā vietiņa, kur tu noņem nost, un tad tu vari šūt tāds pleciņiem, rociņām vai kādas mazuļu lietām šaurāka tā vietiņa. Ir diegu nogriezējs, vienkārši nogriez diedziņu, tāds ērts forša lietiņa. Apskatīsim tālāk, tad kas iekļaujās šīs te pēdiņu komplektā. Šis viss nāk iekšā 7Go 1 komplektiņā. Gan pogcaurumiem, podziņai, gan ir šāda stutīte, ja reiz tu šūsi ar 2 adatiņām, tad 2 diedziņiem tev būs kur novietot. Birstīte, adatiņas, rāvējslēdzēji, podziņām, viss tieši, lai tu varētu sākt šūt, un ļoti daudz lietas varēs izdarīt tieši pateicoties šim te standarta modelītim.